Šodien kopā ar Vertikāli aicinām doties uz Čenstahovu, Polijas galveno svētvietu, kas atrodas 200 km uz dienvidiem no Varšavas, Silēzijas vojevodistē. Tā ir visas Polijas garīgais centrs, kur katru dienu pulcējas tūkstošiem ticīgo, te joprojām notiek dziedināšanas, lūdzoties pie Čenstahovas dievmātes brīnumdarītājas svētgleznas, kuru paši poļi dēvē par Čarna Madonna. Čenstahova atrodas Vartas upes tuvumā, starp gleznainajiem pauguriem, kur stiepjas no Krakovas līdz Veluņai un tiek dēvēti par ērgļu ligzdu ceļu. Pilsētas rietumu daļā paceļas kāds neliels kalns, tā ir Jasnogura, jeb latviski tulkojot skaidrais kalns, svētvieta, kas pateicoties šeit gadsimtu gaitā notiekošajiem ticības brīnumiem, ir pazīstama tālu aiz Polijas robežām. Jasnogurā ierodamies kādā maija pēcpusdienā. Mūs sagaida Skaistkalnas paulīniešu klostera priors tēvs Staņislavs Hoduns, cilvēks, kas lielāko savu mūžu daļu ir pavadījis kalpodams šeit, Jasnogurā. 3 dienās, ko šeit pavadām, viņš kļūst par mūsu labo sargeņģeli, visnotaļ rūpēdamies un izrādot mums svētvietu, dāvājot redzēt un filmēt arī tādās vietās, kur parasti klāt netiek. Tiklīdz, kā esam iekārtojušies Jasnoguras viesu namā, dodamies aplūkot svētvietu. Mūs sagaida tēvs Staņislavs un brālis Valdis. Mēs tiekam aicināti aplūkot plašo svētvietas celtņu kompleksu, sākot savu ceļojumu apkārt aizsargvalnim, virs kura paceļas mūri, jo Jasnogura vēsturiski ir bijusi gan klosters, gan cietoksnis vienlaikus. Un ir ļoti cieši saistīta ar Polijas brīvības cīņām, pati būdama poļu tautas brīvības simbols. Tēvs Staņislavs mums stāsta par šīs vietas vēsturi. Pirmo reizi nosaukums Jasnogura dokumentēts 1388. gadā, un to šim kalnam deva paulīniešu mūki, kas pēc Polijas kņaza Vladislava Polčika lūguma no Ungārijas pārcēlās uz šo vietu. Kā dāvinājumu viņi saņēma šo pakalnu ar nelielu baznīciņu, veltītu vissvētākajai jaunavai Marijai, kurā tad arī novietoja savu vislielāko dārgumu, dievmātes brīnumdarītāja ikonu, kas bija pārvesta no Belžas, un jau izsenis tika godināta Krievijā. Tieši pateicoties šai svētgleznai, Jasnoguras klosters un tam piegulošais arhitektūras ansamblis savu 600 gadu pastāvēšanas laikā nav pārvērties muzejā, bet gan ir dzīvs un pulsējošs organisms. Mēs esam apstājušies vietā, no kurienes redzam grēksūdzes krēslu. Tēvs Staņislavs stāsta. W naszym sanktuarium takie 3 albo 4 rzeczy. Po pierwsze, dla pielgrzyma. Svētceļniekiem, kuri apmeklē šo svētvietu, ir jāievēro 3 noteikumi, jo šī vieta nav muzejs. Varbūt pēc 1000 gadiem tas tāds arī būs, bet pagaidām tas ir dzīvs organisms. Jo šeit cilvēki nenāk apskatīt tikai savu pagātni. Viņi šeit ir, lai lūgtos. Tādēļ, lai šajā vietā ienāktu, ir nepieciešams attīrīt sirdi, sarunājoties ar Dievu. Lai es katram līdzcilvēkam varētu pasacīt brāli un māsa, man ir jātīra savu sirds. Tātad ir vajadzīga grēksūdze. Tādēļ arī mūsu, paulīniešu tēva galvenais pienākums ir grēksūdzes uzklausīšana. Tas ir vislielākais gandarījums un galvenais darbs. Otrkārt, šeit ir svarīgi pieņemt svēto komuniju. Un treškārt, svētceļnieka pienākums ir iziet krusta ceļu, kas cieši saistās ar Euharistiju un dievmātes dzīvi, jo arī viņa gāja krusta ceļu, tad arī viņa tiek iekļauta Kristus noslēpumā. Matka Boža też szła drogą krzyżową, też jest wpisana w tajemnicę Chrystusa. Uz Jasnoguras svētceļojumā lūgties un attīrīt dvēseles dodas cilvēki no visas Polijas. To, kuri nāk kājām, ir vairāk nekā 4 miljoni gadā. Šeit kalpojošie paulīniešu tēvi nereiz vien uzklausījuši pirmo grēksūdzi pēc 40-50 mūžu gadiem. Un tā ir arī vieta, kur garīdzniekam runāt aci pret aci ar cilvēku, sakot tikai šai dvēselei svarīgus vārdus. Apgājuši godu apli apkārt svētnīcai, mēs nonākam iekšpagalmā, ar skatu tverot 5 gadsimtu laikā tapušo arhitektūras ansambli, kurā ietilpst liels daudzums celtņu, kas atspoguļo dažādu laikposmu būvniecības stilus un notikumu attīstību šī sanktuārija pastāvēšanas vēsturē. Svētvietas centru veido Dievmātes kapela un tai piegulošā bazilika. Ap tām tad arī ir tikušas būvētas pārējās celtnes, arī 17. gadsimta būve, kas bija paredzēta karaļu uzņemšanai.
bet pāri visam šim arhitektoniskajam ansamblim pret debesīm slējas 106 metrus augstais un graciozais zvanu tornis, kura zvani laiku pa laikam spēlē Dilmātas himnas. Ja vēlamies uzzināt kaut ko vairāk par Jasnuguras, bet tas nozīmē visas poļu tautas vēsturi, tad mums jādodas uz Arsenālu, vietu, kur vēsturiski tika glabāti ieroči un munīcija, bet tagad izveidots savdabīgs kara muzejs. Turpat arī mūs ved tēvs Staņislavs. Te varam apskatīt dažādas lietas, ordeņus un medaļas, kuras karavīri dāvājuši Dilmātei kā pateicību par izglābtajām dzīvībām. Starp 1. un 2. klases ordeņiem, kur rotāt dārgakmeņiem, var ieraudzīt, piemēram, šādu cauršautu lūkšanu grāmatiņu, kur liktenīgajā lodes lidojuma laikā atradās kareivi kabatā pie sirds. Cauršauta tika tikai šī grāmata. Ieskatoties muzejā izstādītajās gleznās un uzlūkojot kara trofejas, nevilšas jādomā par Jasnuguras neparasto vēsturi, kur tik ļoti savijusies ar poļu tautas vēsturi, ka nekāda no tās nav atdalām. Atgriežoties pie svētvietas pirmsākumiem, ir zināms, ka pieaugot brīnumdarītājs Dilmātas slavai, uz Jasnuguras klosteru sāka plūst arvien vairāk svētceļnieku, šurp nesdam arī bagātīgus ziedojumus, pateicībā par saņemtajām žēlastībām. Tās, protams, pievilināja laupītājus. 1430. gada lieldienās notika uzbrukums. Ļaundari iebruka klosterī, aplaupīja Dilmātas ikonā esošos dārgumus, bet attēlā vairāk kārt iecirt ar zobenu. Svētgleznas restaurācija notika stipri vien vēlāk, tikai 1523. gadā Krakovā karaļa Vladislava Jagēlas galmā. Pēc šī uzbrukuma un gleznas atjaunošanas Dilmātas brīnumdarošā slava tikai pieauga. Svētceļnieku skaitam pavairojoties, augti auga arī iekarotāju kāri pēc klosterī esošajiem dārgumiem. Tādēļ arī radās nepieciešamība pēc aizsargvaļņa. Viena no visbrīnumainākajām cīņām, kas te notika, ir saistīta ar 3000 vīru lielās Zviedru armijas uzbrukumu pret 260 cietokšņa aizstāvjiem. 40 dienas ilga aplenkums un beidzās ar Dilmātas uzvaru. Tas rosināja poļu tautu uz sacelšanos, kas vainagojās ar brīvības izcīnīšanu. Saprastams, kā uzvara tā patiesībā ir, karalis Kazimešs Ļvovas katedrālē deva svinīgu solījumu un veltīja Poliju Dilmātei, izvēloties viņu par savas valsts valdnieci, īpašnieci un aizstāvi. Kopš tā laika Jasnugura ir kļuvusi par reliģiskās un nacionālās brīvības simbolu poļiem. W XVI wieku i w XVII Turcija zagrażała. 16. un 17. gadsimtā bija risks, ka Turcija iebruks Polijā. Viņi jau bija iekarojuši daudzas valstis, taču apstājās pie Vīnes. Ja turki būtu gājuši tālāk, tad visa Eiropa būtu pakļauta un nebūtu Eiropas. Tad, kad tuvojās šīs briesmas, tad poļu karalis Jans Sobeski devās uz Vīni, lai uzsāktu aizsardzību. On szedł na ocież pod Wiedeń w obronie, bo wszystkie wojska inszych narodów... Būdams ceļā kopā ar savu karaspēku, karalis vispirms devās uz Jasnuguru, izlūgt Dilmātei palīdzību. Un pretēji slavenajam Cēzara teicienam Veni vidi vici, atnācu, ieraudzīju, uzvarēju, Jans Sabeskis sacīja, atnācu, ieraudzīju, Dievs uzvarēja. Un, kad viņš ar uzvaru atgriezās, tad atved sev līdzi kara trofejas. Te jūs redzat Hanu Duhabēja kareivu telts fragmentu. Mēdz sacīt, vēsture atkārtojas. Nāca un gāja okupācijas, bet Jasnugura pastāvēja. Un reizē ar to arī poļu tautas ticība brīvībai. Komunistiskās diktatūras laikā mirstošais kardināls Augustīns Hlents sacīja pravietiskus vārdus. Tad, kad atnāks uzvara, tā būs visvētākās Jaunavas Marijas uzvara. 1979. gada 4. jūnijā vēsturē pirmais pāvests Polis, Jānis Pāvils II, ieradās Jasnugurā sacīdams šādus vārdus. Marijas griba ir piepildījusies. Es esmu šeit.
šodien, vērojot svētceļnieku tūkstošus, kas te nekad neizsīkst, visus šos pirmās komunijas bērnus baltajos tērpos, neskaitāmās jauniešu grupas, tiešām rodas pārliecība, ka šī tauta ir neuzvarama tieši ar savas ticības spēku. Mēs dodamies uz pašu sanktuāriju sirdi. Lūk, ieeja Dievmātes kapellā, kur atrodas brīnumdarītāja svētglezna, jeb kā to dēvē poļi, čarna madonna, melnā madonna. Blakus tai Svētā krusta un Vissvētākās Jaunavas Marijas bazilika. Tā tika uzcelta gotikas stilā 15. gadsimtā, taču 1690. gadā nodega. Mūsdienu bazilika tika pabeigta 1728. gadā un ir grandioza barokāla celtne. Galvenajā altārī attainota Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšana debesīs. Šī lieliskā marmora skulpturālā grupa ir veidota vēlīnā itāļu baroka stilā. Virs galvenās ieejas atrodas ievērību cienīgs ērģelis, bet labās puses navā, melnā marmorā, veidota kapela, kas veltīta Svētajam Pāvilam, pirmajam vientuļniekam, kura vārdā tad arī sevi dēvē Paulīniešu ordenis. Kapelas durvju greznojumos redzam ordeņu ģerboni, kas atveido palmu, kraukli tās virsotnē un divas lauvas zem tās. Tas saistīts ar leģendu, ka krauklis Svētajam Pāvilam ikdienas ir sagādājis dienišķo iztiku, bet lauvas esot izrakušas kapu pēc svētā vīra nāves. Šajā kapellā mēs apstājamies pie Dievmātes brīnumdarītājas ikonas kopijas un ieklausāmies tēva Staņislava stāstījumā. A więc ten obraz, zanim w 1382 roku z woli Bożej i ludzkiej Pirms nekā 1382. gadā šī ikona pēc Dieva un cilvēku gribas nonāca Jasnogurā, tā jau bija savu vēsturi, kur ir dokumentēta un dzīvo arī mutvārdu tradīcijā. Tās pirmsākumi ir apvīti ar leģendām, kas vēsta, ka glezna ir tapusi Jeruzālemē vēl Dievmātes dzīves laikā, un to esot uzgleznojis svētais Lūkas uz galda, pie kur ēda svētā ģimene. Šī svētglezna esot apmēram 300 gadus godināta Jeruzālemē. Pēc Romas impērijas krišanas, veidojoties Bizantijas kultūrai, tā nonāca Bizantijā. Bet no Bizantijas savukārt pūra ceļā nokļuva Krievijā. Tādēļ, ka Bizantijas imperators savai meitai Teodorai, kur aprecējās ar Krievijas kņāzu Ļevu, kā mantojumu deva līdz šo ikonu. Tādējādi tā aizceļoja uz Krieviju, un tur tika gadsimtiem godāta. Un nedaudz agrāk nekā 1382. gadā poļu kņaz Ladislavs Apoļčiks no Krievijas, kurā plosējās tolaik karš ar tatāriem, caur Baltkrieviju to atgādāja uz Poliju, atstādams to tieši šajā vietā. Ir arī viedoklis attiecībā uz šo svētgleznu, kas balstās uz mūsdienu visprecīzākajiem mākslas vēstures pētījumiem, ka šī Dievmātes svētglezna ir uzgleznota uz 3 liepas koka dēļiem apmēram ap 6. gadsimtu un ir attiecinām uz vidusjūras zemju teritoriju. Bet pati glezna ir tipiska Bizantijas kultūrai un piedar tā saucamajām odigitrijas tipa ikonām, kas grieķu valodā nozīmē tā, kas sargā pilsētu. Tās uzdevums esot bijis sargāt Bizancium pilsētu, to novietojot pilsētas aizsarga mūru vārtos. Arī Smoļenskā esot ļoti līdzīga glezna, un tās uzdevums arī bija līdzīgs. Lai gan 100% nav zināma šīs ikonas pirmsvēsture, tad tomēr noteikti ir zināms, ka tā ir bijusi Krievijā. Šī, ko jūs tagad redzat, ir kopija, kas diezgan tuvu attēlo oriģinālu. Bet altārī esošā svētglezna cilvēku un kultu vajadzībām ir pārklāta ar tā saukto vestimentu, kas tulkojumā no latīņu valodas nozīmē ietērps. Tā ir savu veidu kultūra, tas patīk cilvēkiem, taču nebalstās vienīgi patikšanā, jo tanī ir iestrādāti dārgakmeņi, cilvēku dāvinājumi Dievmātei. Šajā brīdī Dievmātes glezna ir briljanti ietērpā. Tie ir dārgakmeņi, kas nāk no 16. 17. gadsimta un īpašā veidā tiek piespraust tādiem kā spilventiņiem. Altārī Dievmātei ir arī zelta kronis, pāvesta Pija 10. dāvinājums. Jā, mēs atrodamies Čenstahovas svētvietas pašā sirdī, Dievmātes kapellā. Svētās misas Dieva godam te notiek nemitīgi, un svētceļnieku vienmēr ir ļoti daudz. To
Divas reizes dienā šajā baznīcā ir kāds īpašs brīdis. Atskanot fanfārām, tiek pacelta glezna, kas aizklāj ikonu, un svētceļnieku acīm paveras Dievmātes brīnum darītājas svētglezna visā savā zaigojošajā skaistumā. Mēs esam liecinieki šim svinīgajam brīdim, un kā stāsta tēvs Staņislavs, tad tieši tajā visvairāk notiek dziedināšanas brīnumu. Klāt brīdis, kurā varam aplūkot Dievmātes kapeli, tajā esošo brīnumdarītāju Dievmātes svētgleznu un 15. gadsimta krucifiksu, kas uzrunā bez vārdiem. Mūsu uzmanību saista arī dievnam sienas, kas biezā slānī noklāts ar dažādiem dāvinājumiem, tā skaitā neskaitāmiem kruķiem. Mēs atkal ieklausāmies tēva Staņislava stāstījumā. Matka Boża zaczęła działać cuda. Opiekować się narodem. Odczuli to ludzie i zaczęły tłumy się gromadzić, przychodzić. To miejsce Dievmāte kopš pašiem šīs svētvietas pirmsākumiem darīja brīnums. Tas nozīmē rūpējās par ticīgo tautu. Cilvēki to sajūt un sāka šeit pulcēties. Gan ticīgā tauta, gan paulīniešu tēvi lūdzās, un tā kļuva par lūgšanu vietu. Dievmāte šeit bija kā vidutāja, jo viņa taču nav dievs. Viņa ir Dieva māte. Viņa tāda ir vienīgā. Viņa ir cilvēks, bet vislielākā starp cilvēkiem. Vidutāja starp Dievu žēlstību un cilvēkiem. Viņa šīs žēlstības ticīgajiem izlūdz. Cilvēki to sajūt. Tādējādi šī vieta gadsimtu gaitā arvien bijusi nozīmīga. Cilvēku pateicībā par atbildētajām lūgšanām nesa dažādas dāvanas. Tā rezultātā radās tā saucamās votas, un šīs votas tika piestiprinātas pie kapeles sienām, pie altāra, ap svētbildi, tās ir redzamas muzejā. Ir arī tādas votas, kas tika pārkausētas un atgriezās dažādās formās kapelā. Šīs votas ir kā liecība par Dievu klātbūtni šajā svētvietā 600 gadu pastāvēšanas laikā. Katra vota, sirds vai kas cits slēp sevī kādu cilvēku drāmu, kur ir zinām tikai Dievam un Dievmātei. Bieži mēs par šiem likteņiem uzzinām tieši biktskrēslā. Pirms 300 gadiem šīs liecības un brīnumi tika aprakstīti kronikās. Varbūt cilvēkos var izraisīt izbrīnu tas, kādēļ baznīcā ir kruķi, ko tie nozīmē. Tas nozīmē to, ka cilvēks te ienāca ar kruķiem, bet izgāja pats ar savām kājām, un kruķus te atstāja. Tātad izdziedināšanas brīnumi patiešām notiek. Jā, tas ir acīm redzami. Visi šie izdziedināšanas brīnumi tiek ārsti izpētīti, apstiprināti, pierakstīti. Es pat neiedomājos, ka jūs man vaicāsit par tiem kruķiem, bet par zelta votām. Bet, kas attiecas uz kruķiem, tad cilvēks ar tiem atnāca, notika brīnums, un viņam tie vairs nebija vajadzīgi. Un tas notiek šodien, šajā gadsimtā. Dievmātes kapelā redzamās votas ir tikai neliela daļa no tā, ko cilvēki šeit ir ziedojuši. Vairums atrodas muzejā un dārguma glabātuvēs. Mums ir iespēja tos iet un aplūkot, taču vispirms tēvs Staņislavs mūs aicina apskatīt klosteri, kurp dodamies cauri renesanses stilā veidotajai bruņinieku zālei, te karaļi reiz rīkojuši pieņemšanas un iecēluši savus galveniekus bruņinieku kārtā. Tālāk ir klauzūra, ieeja klosterī, teritorijā, kas paredzēta vienīgi šeit dzīvojošiem mūkiem, taču mūsu filmēšanas grupas vīriešiem izņēmuma kārtā ir iespēja te ienākt un arī filmēt. Lūk, katra klostera pati svarīgākā vieta – kapela. Te klosterbrāļi lūkšanā pavada pusi dienas. Tajā ir kas ļoti īpašs. Aiz šīm durvīm, rokas augstumā, ir durvis, aiz kurām atrodas Čenstahovas Dievmātes ikona. Tādējādi lūdzoties šeit, mūku lūkšanas garīgi savienojas ar to sirds valodu, kas lūdzas baznīcā, vienoti paceļoties pretī Dievam.
Svarīguma ziņā otrajā vietā klosterī pēc kapelas ir bibliotēka, intelektuālās dzīves centrs. Šī ir manuskriptu bibliotēka. Te ir 12 dažādi nodalījumi, kuros apkopotas zināšanas par svētajiem rakstiem, retoriku, poēziju, teoloģiju, politiku, garīgo dzīvi, filozofiju, matemātiku un tā tālāk. Ir arī mūsdienīga bibliotēka, kur strādā nevien šeit dzīvojošie mūki, bet arī dažādi augstskolu profesori un studenti, jo tajā esošo grāmatu klāsts ir bezgalīgi bagātīgs. Bet atgriezīsimies pie šīs svētvietas materiālajām bagātībām, votām. To garīgo, debesīgo dāvanu liecniecēm, kuras cilvēki šurp nesuši pateicībā par pārdabiskā veidā atbildētajām lūgšanām un saņemtajām žēlastībām. Mēs esam muzejā, aplūkojam tā eksponātus, bet arī tā ir tikai maza daļiņa no visa neskaitāmā pateicība klāsta, kas glabājas šajā sanktuārijā. Lūk viens no stendiem. Te redzams zeltā veidotas kājas, rokas, acis, sirdis, zīmes tam, kas cilvēkā ir dziedināts, un lūk arī kāds neparasts simbols, krupis. Izrādās tas ir apzīmējums tādai slimībai kā sifilis. Patiesi, mūsu Dievs ir varens un ļoti žēlsirdīgs. Tikai ir vajadzīga pazemīga sirds nostāja no cilvēka puses un patiesa atgriešanās. Bet tālāk mūsu ceļš ved uz dārgumu glabātuvi, kur patiesībā ir liels seifs. Mums ir parādīta īpaša labvēlība būt šajā vietā, jo tā ir slēgta apmeklētājiem. Aplūkojot visu šo zaigojošo skaistumu, varbūt var rasties jautājums, kam vajadzīgs visas šīs bagātības klosterim? Atbilde ir vienkārša. Tauta tās ir dāvinājusi Dievmātei, un tautai tās arī pieder. Jā, tieši tā, ne mūkiem, ne klosterim, bet poļu tautai. Un ja tai draudētu kādas ārkārtējas briesmas, tad arī šie dārgumi varētu tikt izsniegti to novēršanai. Bet nu laiks atgriezties Dievmātes kapellā. Katru vakaru 9:00 svētnīcas zvana aicina uz lūgšanu brīdi, kas tiek dēvēts par aicinājumu no Jasnoguras. Šajā brīdī ar translācijas palīdzību dievlūdzēji Polijā un visā pasaulē savieno savus lūgšanas garā brīnumainās Dievmātes svētgleznas priekšā. Dienas aizrit ātri, klāt laiks atvadīties no Jasnoguras. Un varbūt aizbraucot, paliek tāds kā noslēpums, kādēļ no šīs svētvietas plūst tādas neparastas žēlastības. Par to vēl vaicājam tēvam Staņislavam. W naszej wierze oddajemy Bogu cześć w duchu i prawdzie. To nieprawda, że my... Tas notiek mūsu ticībā. Mēs atdodam Dievam godu garā un patiesībā. Nav taisnība, ka mēs godinām dievekļus vai šo koku. Glezna, kur uzlūkojam, palīdz mums iztēlē koncentrēties uz neredzamo, uz Dievu, Dievmāti. Mūsu acis mums palīdz redzēt ar sirdi, tāda ir ikona loma. Bet mēs nezinām, kāpēc Dievs izvēlas tieši šo konkrēto lietu vai arī konkrēto cilvēku. Mūsdienu zinātne ir bezspēcīga, jo nav tik gudra. Zinātne nav atklājusi visu, ko Dievs apslēpis dabā. Tikai tādu kriksīti. Pārējais mums vēl ir apslēpts. Vienīgi empīriski var apstiprināt, ka tā ir. Taču nevar izskaidrot, kādēļ tas tā notiek. Bieži tad, kad redz, ka kaut kas ir, bet nevar to izskaidrot, saka, tas esot kaut kas muļķīgs. Tādi cilvēki, ziniet, paši par sevi liecina. Redz, ka ir, bet neprotot to izskaidrot, saka, tā neesot. Ir gan. Taču iespējams, ka Dievs kādreiz ļaus mums to atklāt, izskaidros, kā viņš darbojas. Bet ir jāzina, Dievs darbojas. Patiesi, Dievs darbojas. Un pat ja nav saņemta kāda acīm redzama zīme, šo vietu apmeklējot, ir sajūtama pārmaiņa sirdī, kuru saskatām vienīgi gar acīm. Tāds netverams debesu valstības, Dieva un Jēzus Kristus mātes mīlestības pieskāriens, kas paliek. Un tāpat kā zemē sēdz grauds, nes paliekošus augļus.